Ja esat nolēmuši pavadīt nedēļas nogali Vidzemē, noteikti iegriezieties Dikļu pilī. Laba atpūta garantēta. Tūdaļ redzēsit, pateicoties kam. Ko dara cilvēki pēc kārtīga darba? Atpūšas. Zeltainā rudens dragnajās dienās ik viens labi pastrādājis cilvēks ir pelnījis karalisku atpūtu. Un tādu var izbaudīt Valmieras apkārtnē Dikļu pils mūros. Dikļu pils viesi vienmēr novērtē to, ka pie mums ir silti, omulīgi un mājīgi. Un mēs vienmēr esam gatavi arī iekurināt mūsu viesiem kamīnu, lai var pasēdēt pie vīna glāzes un risināt kādas sarunas. Izteiksmīgā Dikļu pils neobaroka celtne tapusi 1896. gadā, un tā piederēja baronam Paulam von Wolfam. Gadsimtiem ritot ap pili vijas arī dažādi stāsti un leģendas. Runā, ka baronam von Tīzenhausenam bijušas 3 meitas, kurām par godu viņš pils pagalmā iestādījis 3 liepas, kas vēlāk saaugušas kopā, veidojot nu jau dižkoku. Pilī arī spokojas. Viena no pils bijušajām saimniecēm, Šarlota von Rozena, joprojām mīt pils sienās. Tagadējie pils darbinieki ik pa laikam dzird viņas klusos solīšus pils gaitenī. Lai nebūtu garlaicīgi acīm redzot, tad viņa pa naktīm staigā apkārt pa vestibiliem un zālēm un gleznas pārvieto. Nu, nevis vietām, bet tā, ja, sašķiebļi. Un tad mums uzreiz katru rītu ir pirmais darbiņš salikt atkal gleznas pa vietām. Pils sienas rotā atmodas laika latviešu gleznotāju darbu kolekciju, ko viesi un atpūtnieki mēdz aplūkot kā atsevišķu izstādi. Neviltotu sajūsmu apmeklētāji pauž arī par unikālo kamīnu un krāšņo kolekciju teju visās pils telpās. Savukārt veclaicīgie priekšmeti liek pasmaidīt un izjust pagātnes elpu. Tieši tādu noskaņu vēlējušies radīt tagadējie Dikļu pils saimnieki, lai turisti un citi viesi varētu šeit pavadīt neaizmirstamu nedēļas nogali. Pils objektu saistīti ar biznesa vidi nav viegls darbs. Saimnieki to vairāk uzskatīja par investīciju objektu, kad 2003. gadā tika pabeigti ievērojami restaurācijas darbi. Kopā ar pils kultūrvēsturisko vērtību ļoti liela nozīme ir kvalificētam un viesmīlīgam personālam. Nedēļas nogalēs pils restorānā blakus viesmīļiem saimnieko sommelier, jeb vīnzinis, un viesu apkalpošana pie galdiņiem ir augstākajā līmenī. Vīnzinis veic vīna airēšanu speciālā vīna karafē, lai atdzīvinātu dzēriena garšu un aromātus. Tikmēr šefpavārs viesiem pasniedz kādu īpašu našķi komplementā pirms mielasta. Reizēm pavārs mejas, ka oficianti nozog aromātu no pils virtuves un ienes to restorāna zālē pie ēdiena baudītājiem. Labā restorānā gan arī no pamatēdieniem lielāks procents ir zivs. Tas liecina arī par restorānu kvalitāti un kaut kādām tādām lietām. Bieži vien klienti jautā, vai jums ir svaigas zivis, vai jums tādas lietas ir svaigas, un tas ir ļoti svarīgi. Labā restorāna likums ir numur 1. Viennozīmīgi kvalitāte, tādā veidā arī, lai klients atgrieztos tur. Un viņiem nevis tikai tajā vakarā, varbūt pēc stundas, bet arī pēc vairākām dienām, nedēļām, mēnešiem viņš atcerētos to vakaru. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Pils restorāna virtuvē nonāk nevien svaigākie Latvijas produkti un dažādu dzīvnieku medījumi, bet arī labākie produkti no visas Eiropas. Tāpēc šefpavārs iesaka maltītes ieturēšanai restorānā veltīt vismaz pāris stundas, lai ar visiem gardumiem pamielotos bez steigas. Savukārt pēc gardas maltītes apmeklētāji var izbaudīt patīkamu relaksējošu procedūru pils spā telpās. Spā meistari strādā ar dabīgiem ārstniecības augiem un zāļu tējām, ko Dikļu pilī audzē Valmieras rajona bioloģiskajā saimniecībā Silkalni. Šeit augi tiek audzēti lielās platībās uz lauka un vākti tālākai apstrādei. Ārstniecības augus kaltē šķūnī, izklātus uz ventilatoriem, kas tos žāvē ar saules uzkrāto siltumu, bet smalcina ar nazi. Tad šitādā variantā, kad viņi smalcina ar visiem kārtiem, parasti izmanto vai nu pindām, vai vannām, vai spilveniem, vai... Tālāk augus liek vairākos plauktos uz sietiem speciālā kaltē, kur gaisa plūsma cirkulē tā, lai dažādu augu tēju smaržas nesajauktos kopā. Nu, žēl, ka jūs nevarat smaržu iefilmēt. Tā kā... Es jau pie tām smaržām esmu pieredzis, man te vienmēr, ka nāk iekšā arī tie paši Dikļu pils viesi reizēm iebrauc, un tas ir brīnišķīgi, kad meitenes saka, nu jūs varat atbraukt šeit pārliecināties, paskatīties, kā tās tējas top, lai jūs zināt, cik tas būs jauki pie mums. Un tad viņi kā paveram tās durvis, kā tas smaržo. Dikļu pils spā masiere saņem izkaltētos augus un nogādātos pils salonā.
Tālāk no zāļu drogām viņa pagatavo ķermeņa pīlingu un masāžas spilventiņus. Tad visu saliekam šeit, šajā tūtiņā. Un vienkārši iztaisam pindiņu. Un ar tādu arī tad veicam masāžu. Ieteicams ir vislabāk vīrietim masēt sievieti un sievietei masēt vīrieti, jo notiek tad enerģijas apmaiņa, kuras rezultātā cilvēks iegūs līdzsvaru, harmonizējās. Un pēc tam labāk, protams, jūtās. Pēc individuālās vai pāru masāžas var gadīties, ka cilvēku pārņem patīkams nogurums. Tad atliek izvēlēties vienu no 42 pils kompleksa numuriņiem, kas ir pieejami dažādām gaumēm un maciņu biezumiem. Piemēram, mednieki varēs gūt patīkamu atpūtu mednieka luksus numuriņā, kas stilistiski ierīkots atbilstoši nosaukumam. Jaunlaulātie iecienījuši gaisīgo un romantisko Līgavas luksus numuru. Savukārt biznesa ļaudīm piemērotākais šķiet prezidenta numurs, kurā ir vairākas plašas telpas. Pārējās pils zālēs dāmas var čalot dāmu salonā, savukārt kungi pārunāt svarīgas lietas cigāru zālē. Taču, lai arī kurā telpā atrastos Dikļu pils viesi, tās aura būs jūtama katrā grīdas dēlī, sienā un priekšmetā.